Lielākā spēle Latvijas telpu futbola vēsturē. Seškārtējais pasaules labākais telpu futbolists Riga Futsal kluba sastāvā. Zemgales olimpiskajā centrā 1400 līdzjutēju, biļetes izpārdotas. Uzzināju no draugiem, ka FC Rigā spēlē ļoti labi šogad, un šī ir viena no spēlēm, kuru nedrīkst palaist garām. Man liekas, otras iespējas nebūs mums tik tuvu tikt Final Four. Reāli visi, kas ir saistīti ar futbolu, šeit būtu jābūt Rīga labākie. Arī es trenēju mazos bērnus, un vairāki bērni saka, ka vēro spēles, ka grib līdzināties vienam vai otram spēlētājam. Ir arī viens izteicies, ka grib būt profesionāls futzālists, līdz ar to tas viss ceļ, protams, ažiotāžu ceļ. Barcelona – maģisks vārds futbolā, arī telpu futbolā. Tāpat kā Riga, arī Barsa ir lielā futbola komandas struktūras daļiņa. Barsa spēlētāja algās gadā iztērē 5 miljonus. 5 miljoni? Mums ir 400 000. Vai arī Riga iespējas ir mazākas nekā Spānijas grandam, visu laiku labākais telpu futbolists pasaulē, Portugāles Ricardinho, izvēlējās spēlēt Latvijas čempionu vienībā. Kad es nolēmu pievienoties Rīgai, es to darīju, lai palīdzētu klubam. Gribēju atkal spēlēt Čempionu līgā, jo man vēl ir ambīcijas. Es gribu mēģināt palīdzēt jaunai komandai izaugt un būt vienai no labākajām. Tas, ko mēs šo sezonu darām ar klubu, tas ir apbrīnojami. Es domāju, ka tā bija laba izvēle spēlēt šeit. Redzēsim, kas notiks nākotnē. Galvenais iemesls bija, kāpēc atbrauca. Tas visticamāk bija arī šis par dalību Čempionu līgā, par to, ka mēs veidojam šo klubu, šo stāstu. Palīdzēja Naldo vienoties un vienojāmies, un viņš bija šeit un spēlē un priecē publiku. Barsa ir Spānijas čempioni. Jā, viņiem iztrūka vairāki vadošie spēlētāji, arī pasaules labākais telpu futbolists Ferrau, bet ierindā ir Brazīlijas izlases līderis Pitu. Tur tik un tā Brazīlijas, Spānijas, Portugāles, Francijas ņem kuru spēlētāju grib tāpat izlašnieks un pārsvarā savu komandu līderi Barsa. Šobrīd ar Lisabonas superklubiem droši vien tāds lielais top 3 ir. Ja Latvijas klubs kādreiz varēs uzvarēt Barsu, tad tas būs tieši šovakar. Četrkārtējā Čempionu līgas čempione Barsa laukumā dominēja, bet Rigai derēja neizšķirts. Mājnieki spēja panākt 1-1. Bet otrajā puslaikā Spāņi guva 2 vārtus pēc kārtas un bija priekšā ar 3-1. Rīdzinieki demonstrēja ļoti augstu līmeni. Noņemot vārtsargu, Brazīlijas meistars Tallis panāca 2-3. Vēl viens vārtu guvums būtu ievedis Riga Final Four, bet šoreiz rīdziniekiem pietrūka meistarības kripatiņas. Mums ir jājūtas lepniem, jo mēs cīnāmies aci pret aci ar vienu no labākajām, ja ne labāko komandu pasaulē – Barcelonu. Ar lepnumu pārstāvu šo sporta veidu Latvijā. Es ceru, ka tas ir kaut kas liels telpu futbolam šeit, lai pievērstu tam lielāku uzmanību. Tas, ko mēs šeit paveicām, neviens tam neticēja. Tas ir gluži kā brīnums. Jā, nākamais ir uzvarēt Čempionu līgu. Tas ir mūsu mērķis, un mēs to iesim. Pēc nedēļas atvērsies transferu loks. Līdz runas, ka Ricardinho pievienosies kādam Saudārābijas klubam. Pats par nākotni mazais burvis nerunā. Kluba vadība tikai norāda, ka Portugālim līgums ir līdz sezonas beigām.